Labdien! Sveicam jūs Latvijas Dienvidikas centrā, un pie mums šodien ciemos ir Ilona. Sveika, Ilona! Labdien! Šodien mēs gribētu ar jums parunāt par tādu ļoti patīkamu tēmu. Es uzzināju, ka Ilona pārvācās dzīvot uz ārzemēm, citā valstī. Neteiksim, kur konkrēti, bet citā valstī. Un man ir tāds jautājums, un man ārkārtīgi interesanti paklausīties, kā tev vispār tā sanāca un kur tu atrādi to dzīves enerģiju un drosmi tādu soli uztaisīt savā dzīvē. Es vienkārši zinu, ka Ilona viņa diezgan Latvijā tādā bija iesēdētā vietā un darbā un viss. Vari lūdzu padalīties ar mūsu skatītājiem? Jā, labprāt. Un šis gadījums varētu ļoti iedrošināt sievietes. Atcerēsimies teicienu, tas gan skan krievu valodā, bet ļubīv все возрасты покорны. Es tikai krieviski varu pareizi pateikt šo te. Un ticiet man, tā arī notika ar mani. Es nebiju izņēmums. Mēs iepazināmies Londonā uz ielas. Nopietni. Jā, uz ielas. Viņš bija mani ievērojis, un es ar viņu biju ievērojusi. Nes kāpēc, man tā tad likās. Un bija Covida laiks, mēs tur ap viesnīcu pa ārējo perimetru tikai varējām staigāt. Un tad vienā dienā viņam jau viņš varēja jau iet ārpus viesnīcas, un es palūdzu, lai viņš jogurtu nopērkt man. Un viņš nopirka jogurtu, un tad es iedevu telefonu, lai viņš var man sazvanīt. Un sazvanīja, mēs satikāmies ārpusē par ārējo perimetru, varēja tur sēdēt solos un runāties. Mēs norunājām 4 stundas. Un tas bija tādi ļoti interesanti jautājumi, viņam bija tādi viedi, es uz visiem ar lielu prieku atbildēju. Un es sajūtu, ka kaut kas tai cilvēkā ir tik silts, tik dvēselisks, tik tāda ar romantisku pieskaņu. Un tā. Un nākamā rītā, tas jau bija vakars, nākamā rītā mēs braucām tur, kur mēs tur braucām mācīties uz vienu iestādi. Un sēdējām autobusā kopā, ko vēlāk viņš izrādās bija nokārtojis, ka visi soli būs aizņemti, tikai 2 vietas būs brīvas. Un tad mēs sēdējām blakus, un tad es sapratu, šī enerģija ir mana enerģija. Un tad es lidoju uz Latviju atpakaļ, viņš palika Londonā, un viņam bija mans telefons, un viņš teica, kāda Latvija ir, es saku, viskaistākā zeme pasaulē priekš manis, jo es te esmu dzimusi un augusi. Un pēc kādām dažām dienām viņš man zvana no Rīgas lidostas, ka viņš ir ielidojis Rīgā. Es saku, jā, bet kāpēc pie manis? Kā? Es taču gribu tevi atkal satikt. Un tad viņš palika Latvijā nedēļu, aizbrauca uz savu valsti, un pēc tam viņš atkal atbrauca pie manis un bildināja mani. Un es sapratu, ka viņš man ir īstais cilvēks. Jo es dzīvē iepriekš biju ārkārtīgi daudzas reizes vīlusies, acīm redzot nebiju gatava satikt īsto cilvēku. Jā. Bet šeit es sapratu ļoti ātri, ka viņš ir īstais cilvēks. To ir grūti izskaidrot tā. Bet es varu pateikt, sajūtas ir katram cilvēkam, tās neviens nav zaudējis. Ja? Un ar sajūtām var sajust ļoti daudz ko. Vienkārši vajag mierīgi apstāties un padomāt. Un tad tu jūti,
pilnīgi sirdis pulsē vienā ritmā. Un es ne brīdi nešaubījos viņam teikt nē. Es teicu jā, es piekrītu. Tas izklausās vienkārši fenomenāli. Klausies, paldies. Un tagad jau ir turpat iet jau 3. gads, un es ne brīdi neesmu nožēlojusi, ka es esmu ar viņu aprecējusies, un mēs dzīvojam patiesi laimīgi. Kā izpaužās tā laime? Ka mēs viens otru nediktējam, kas viņam ir jādara. Nekad nepārmetam, ja kaut kas man nepatīk, vai otrādi viņam nepatīk. Te ir runa par to brīvību došanu. Bet būšot kopā, esot kopā, ir katram cilvēkam jājūtās brīvi iekšēji. Jā. Ārēji var tēlot, bet tas ir jūtams tad. Jā. Bet mēs viens otru, ja mēs pamācam, tad mēs pamācam tādā īpašā veidā, kur arī ir rakstīts Dianētikas grāmatā, kā veidot dialogu ar cilvēku. Īpaši, es atļaušos teikt, ar mīļu cilvēku, lai tas mīļums nepazustu. Jā, un tas mīļums nav pazudus un noteikti nepazudīs, jo mēs protam satikt tik labi, ka mēs viens otru papildinām. Nevis radām grūtības kaut kādu nesaprašanos. Nereizi mums nav bijis, ka mēs pagriežam muguru un nerunājam. Jā. Un tad es gribu savu stāstu pabeigt ar to, un kā aicināt cilvēkus, bez tās vēl Dianētikas grāmatas. Tie vārdi varbūt nebūs uzrakstīti, es arī visu Dianētikas grāmatu tik labi neatceros, bet tie cilvēki, kuri ir precējušies, jeb atkal tuvojās precības, atcerieties vienmēr, jebkuru lietu vajag izrunāt, un ja jūs izrunāsiet bez dusmām, bez naida, tad jūs dzīvosiet 100 gadus laimīgi. Ko es arī novēlu katram cilvēkam. Paldies, Ilona. Izklausās superiski. Paldies tev, Miņš. Bet es gribēju vēl vienu jautājumu, varbūt uzdrošināšos uzjautāt. Tu teici, ka tu vīlies iepriekš, jā, attiecībās, bet kur tu atradīji šo iekšējo drosmi, vai kā vispār ka tu esi gatava, vai tu gribi jaunās attiecībās? Un dažreiz mēs taču redzam, ka cilvēki gadi iet uz priekšu, ja? Visi mēs ejam uz priekšu, gadi iet uz priekšu, un ar gadiem bieži vien mēs redzam, ka cilvēki, viņi paliek emocionāli tādi varbūt skumjāki vai kaut kam netic, ja, ka viņi neuzdrošinās kādam cilvēkam dot vēl vienu iespēju, piemēram. Ja? Es tagad improvizēju. Ja? Kur tu atradīji tos sieviešķīgos tos spēkus un dzīves to enerģiju, lai satikt cilvēku, piemēram? Ja? Jo, kā tu teici pati, ka tu biji gatavi tam, lai satiktu to jaunu cilvēku. Kā tu to pamainīji, to dzīves virzienu vispār? Jā, paldies, atbildēšu. Ļoti vienkārši. Kā jau es minēju, Dianētikas grāmata ir zelta grāmata. Zelta grāmata. Kāpēc? Atkārtošos, tur ir uzrakstīts visu dzīves gadījumu, kā ar to tikt galā. Un tā kā es sen biju šķīrusies no sava vīra, un atzīstos, ļoti liela vaina manī bija, jo es biju ļoti neiecietīga, nepacietīga, nenovērtēju cilvēku, un tā tālāk, un tā tālāk. Un tas nozīmē, ka es ļoti daudz gadus dzīvoju viena, bet cilvēkam dzīvot vienam ir ārkārtīgi skumja. Un man bija šīs skumjas, bet es viņus tā kā dzinu projām un turpinājām izzināt vēl daudzas lietas, kas ir ne tikai Dianētikas grāmatā, bet arī ir citas gudras grāmatas tai pašā Dianētikas grāmatas virzienā. Un tā tad es biju acīm redzot gatava
šo cilvēku satikt, tāpat kā viņš bija gatavs satikt atkal savukārt mani. Un mēs pilnīgi tā kā cimdiņš ar rociņu. Super. Bet pareizi es saprotu, ka tas grāmatas, par kurām tu runā, tas ir Rona Hubarda uzrakstītas grāmatas, ne tikai dienīgi, bet citas, ja? Jā. Okay. Es visas grāmatas Hubarda varētu nosaukt par zelta grāmatām. Kāpēc? Vēlreiz un vēlreiz pateikšu. Tur ir tik gudras lietas, vienkāršā valodā uzrakstītas. Atliek tikai saņemties un darīt kaut ko. Jo līdz ko mēs sākam kaut ko darīt, mēs kaut ko atrodam. Nu tā, nevis zudīties mājās, raudāt, kas sievietēm ir īpaši. Man pašai tā bija, ka es sēdēju un raudāju, un ko es raudāju, es apraudāju sevi. Vai tad es biju mirusi? Nē, bet acīm redzot biju mirusi zināmā mērā, ja es nemitīgi sevi apraudāju. Jā. Nu tā. Tā kā ņemiet manas vārdus, mīļie cilvēki, nopietni un dariet kaut ko savā labā. Paldies tev, Ilona. Tas bija ļoti, ļoti iedvesmojoši. Paldies tev, Miš. Es ceru, ka jums ļoti patika, un es domāju, ka Ilonai vajag uzlikt laiku šim video obligāti. Ja jums palika kādi jautājumi, droši jūs varat uzrakstīt komentāros. Es domāju, ka Ilona obligāti atbildēs, izlasīs atbildēs jums. Un lūdzu, aicinam jūs nākt uz Latvijas dienetikas centru. Mēs atrodamies Krišjāna Valdemāra iela 20, Office 2. Pērciet šo zelta grāmatu, lasiet, pielietojiet, un mēs esam pārliecināti, ka jūs atradīsiet atbildes uz saviem jautājumiem. Paldies, Ilona, vēlreiz. Jā, paldies tev, Kristīnīte. Ļoti patīkami. Uz tikšanos un skatieties nākamos video. Mums būs interesanti. Visu labu!